Labvakar, šai skaistajā dienā, zvaigznes dienā, un tātad jūs esat motivēti būt šeit, tātad citādā zvaigznes dienā. Es domāju, aizvadītais gads ir bijis ārkārtīgi radoši, pilnbrieda pilns tiem, kas mēs bijām komanda, kas strādājām ar Lidijas Lasmanas 100-gadi. Tas mums nesa gandarījumu, bet reizē bija arī nepadarīta darba sajūta. Tādēļ arī mēs šodien tiekamies, runāsim, kopā domāsim. Bet tā ir sanācis, ka šī ir citāda zvaigznes diena vairākās dimensijās, arī tajā, kā šī ir zvaigznes diena bez rakstnieces Noras Ikstens, un viņas ar mūsu šodienas varoni bija draudzenes, un bija arī vēl kāda saikne. Nora Ikstena gatavoja pamatojumu, kādēļ viņas prāt un daudz mūsu prāt Lidijai Lasmanai būtu jāpiešķir Nobela prēmija. Šobrīd jau devalvēta, bet tomēr tajā brīdī ar īpašu zīmi. Tādēļ es lūkšu 1 minūti pieminēt Noru un visu viņas padarīto. Mīļš, paldies! Kaut kur ir mūsu muziķis. Ja. Zvaigžņu arī zilā
Jā, mūžīgo mieru, Nora, paldies Tev par visu, ko Tu esi devusi Latvijai, Latvijas kultūrai. Jā, šis gads bija tāds kā dancis ar providenci, ar Dievu, jo visi mēs zinājām, nevar šo 100 gadi Lidijas apiet, un mēs zinājām, ka viņa strāvos, viņa mūs stiprinās. Un paldies, ka mums bija tik stipri sadarbības partneri. Gan Nacionālā biblioteka, gan Okupācijas muzejs. Bez šiem diviem spārniem tas nebūtu noticis. Un arī šis reizē ir arī izstādes slēgšanas, bet tomēr pasākums, bet reizē visu janvāri vēl šī izstāde turpināsies. Un, protams, mēs kaļam plānus nākošam lokam. Mēs gribam, lai šī Ievas Jurjānas lieliski izveidotā izstāde apceļot Latviju. Un mēs ceram par Latgali. Droši vien šajā laikā tieši Gorā viņi ļoti iederētos. Tā kā mēs kaļam plānus tālāk, bet paldies Nacionālajai bibliotekai, paldies Dagnijai, paldies arī Andrim Vilkam, ar kuru iesākās pirms 10 gadiem šī ļoti auglīgā sadarbība. Man emocionāli atmiņā vēl arī atvadīšanās no Andra tieši šajā telpā. Dagnija, lūdzu dažus vārdus. Liels paldies, Ārni. Paldies ikvienam klātsošam. Paldies Okupācijas muzejam par brīnišķīgo sadarbību, ka mēs spējam arī šajos laikos, kad nevienmēr ir skaidrs, kur mums jāiet un kad ir grūti, un vēl tagad ir ziema un augsts, ka mēs diezgan labi saprotam savas garīgās vertikālas un diezgan pārliecinoši varam teikt, ka Lidijas Lasmanas 100-gades jubilejas izstādē un svinībām ir jānotiek šeit, Latvijas Nacionālajā bibliotekā. Es pasakos ikvienam, kas veidoja šo izstādi, kas šodien svin, kas ir atnākuši ar savām uzrunām. Visvairāk pasaku paldies Arnim par pasākumu kopā likšanu, jo es domāju, ka šī izstādes galvenais vēstījums, ko, manuprāt, ļoti daudzi Latvijas Nacionālās bibliotekas apmeklētāji arī novērtēja, un tā bija ļoti apmeklēta, cienīta, mīlēta un pārdomas rosinoša izstāde, ir pamācība šodienai un atgādinājums šodienai, ka mēs varam, kā cilvēki un kā latvieši, saturēt kopā šīs divas ārkārtīgi spēcīgās patiesības, izdzīvot un izturēt grūtumu un vienlaikus just ļoti spēcīgu mīlestību. Mīlestība pret tuvākajiem, mīlestība pret savu tautu, pret savu valsti, pret visu, kas ir Latvija. Un es domāju, ka šodien tas ir ļoti spēcīgs atgādinājums, kad ir lietas, kas stāv pāri ikdienišķajiem. Un šī ir viena no tām. Paldies Lidijai, paldies, ka mēs varējām viņas vārdā tik skaisti svinēt, gan vienkārši apmeklējot izstādi, gan pašā jubilejā.
gan arī šodien, kad arī mums tas ir iemesls satikties, kopā būt un kļūt par pagarinājumu tam vēstījumiem, ko viņa pati ir gan teikusi, gan novēl mums. Paldies, Lēls! Jā, un tas viss, šī mazā revolūcija, mēs lietojām ar Lidiju runājot šos vārdus, no kur daži mazliet nobijās, mazs valsts apvērsums, bet Lidija to uzreiz izkoriģēja ļoti precīzi. Mums visu laiku ir nepieciešams valsts apvērsums, katru dienu mums tajā visu laiku ir jāpiedalās. Laikam to sauc par pilsonisku sabiedrību. Okupācijas muzejs varbūt viena no svarīgākajām lietām šī brīža Latvijā, jo bez šī pleca mēs nevarētu izturēt un saprast arī tos pārbaudījumus, kas mūs skar varbūt tagad vai pasaules skar tagad, tepat mūsu kaimiņus. Solvita, paldies par visu darīto, lūdzu. Paldies, Ārni. Labdien, mīļie Lidijas cilvēki, zvaigznes dienā, gaismas pilī, īpašā laikā, īpašā vietā, un kā jau iepriekš minēju, esam dzīvojuši Lidijas 100 gadu, Lidijas rosinātos, iedvesmotos darbos. Un es tomēr atļaušos šos darbus nosaukt, ne tikai tāpēc, lai mēs, Lidijas saime, palielītos vēlreiz, bet tāpēc, lai mēs piedzīvotu tās atmiņas, kāds tas gads ir bijis. Lidijas Ziediņu tulkojums angļu valodā, grāmatas atvēršana. Šobrīd Lidijas Ziediņi ir mūsu protokola vizīšu galvenā dāvana. Un grāmata ir aizgājusi pasaulē, un ja mums atraksta no Grieķijas un saka, ka grib tulkot grāmatu grieķu valodā, mums ir liels prieks par to, jo vairāk cilvēki uzzina Lidijas patiesību, jo pasaule kļūst labāka. Klaudijas Heinermanas Lidijas likteņbiedru fotografija izstāde Stūra mājā. Maza izstāde, tikai varbūt daži cilvēki raugās uz mums ar saviem likteņiem. Šobrīd izstāde dzīvo tālāk Ķekavas muzejā, ceļos pa Latviju, es ceru, un atkal šie likteņbiedri Lidija uzrunās cilvēkus un stāstīs stāstus. Zigurda Vidiņa dokumentālās filmas Daži stāsti bez epiloga izrāda Splendid Palace un diskusija. Atkal atgriežamies tajos laikos, salīdzinām, kādi bijām, kādi esam. Lidijas dzimšanas dienas notikumi, jau pieminētā izstāde un notikums mūzikā un dzejā jūlijā. Ekumeniskais dievkalpojums Rīgas Doma baznīcā. Lidijas rosināts, Lidijas dzimšanas diena Valguma dabas pasaulē. Ziedojuma akcija Latvijas karoga uzvilkšanai mastā pie Sārnatas Baptistu draudzes baznīcas un notikums 13. septembrī šajā mazajā Sārnatas baznīcā. Laikā, kad citi liek zobus uz Latgales robežas, mēs uzlikām karogu Kurzemes krastā. Un šī zīme arī Lidijas rosināta. Es gribu teikt, ka šajos notikumos mēs esam piedzīvojuši Lidijas spēku, varēšanu un patiesi tīro un gaišo pasauli. Un, ja tā drīkst teikt, vienkārši mēs esam dzīvojuši tajā Lidijas burbulī, kur ir tikai labas domas, labi darbi un labi cilvēki, un es no šī burbuļa negribu iet ārā. Bet es visiem saku paldies, paldies bibliotekai, paldies visai lielajai darbīgajai saimē, paldies Arni tev, protams. Mēs tiešām esam skaisti padzīvojuši. Lidija šajā laikā vairāk kārtīgi atgādina, ka Dievs viņu tur šai pasaulē ne tāpat vien. Un Ziedoņa zālē, kad bija pasākums, Lidija teica pateicību mums visiem, un bija tāds teikums, faktiski
pirmais vai otrais. Pirmais bija es jūs visus mīlu, un tad viņa teica, paldies latviešiem par visu to labo, ko viņi vēl nav padarījuši, un par visu to, kas jau ir padarīts. Un šo pateicību patiesībā mēs visi tad pasmaidījām, bet tas teikums ļoti, ļoti dziļi, manuprāt, mūs visus uzrunāja. Un es tiešām to nevaru aizmirst. Un tas, man liekas, ir tas Lidijas esamības iemesls. Mudināt, likt, dzīvot citādi. Zvaigznes dienā, citādākā nekā viņai bija 1983. gadā. Un šodien tāda citādāka zvaigznes diena mums ir. Un tās zvaigznes dienas, kas mums būs vēl, varbūt vēl citādākas. Un es domāju, tāpēc mēs šodien runāsim par to, kas vēl nav izdarīts un kas ir darāms. Latviešu tautas ticējumos ir pateikt tie darbi, kas zvaigznes dienā jādara, ir jāpapurina ābeles, lai būtu laba raža rudenī. Es domāju, šodien mēs tās mūsu ābeles varam papurināt, lai patiešām rudenī mums būtu laba raža. Un vēl, man liekas, ļoti svarīgi vārdi, kā Dāvids rakstīja 37. psalmā, ceri uz to kungu, un viņš liks tavai taisnībai starot kā gaismai, un tavām tiesībām kā saulainai dienai. No šodienas gaismu apturēt nevar. Paldies! Jā, bet citāda zvaigznes diena bija arī pašai Lidijai, un ne tikai viņai, 83. gada 6. janvārī, kad notika gan aresti, gan kratīšanas. Šeit okupācijas muzejs ir sagatavojis kādu vēstījumu par to informatīvo vēstījumu. Jā, lūdzu. Tas ir 83. gada 6. janvārs, vai ne? Mums viņa ir zvaigznes. Es viņu ļoti labi atceros. Katru sīkumu no to zēnu bara, čekistu zēnu. Tik daudz latviešu jauniešu savāc savā barā, kas okšķerē manu māju, kā tarakāni roka visu augšā, un neatrada noslēpto. Vēl tagad tas tur guļ. Nu jau nevienam nevajag. Visu ir vēsturi pacēlus augšā. Vēsturi ir Dievs. Viņš vienīgais zina, ko mums vajag, ko nevajag. Un tā tas ir, vai jūs gribiet dzirdēt, vai ne? Pa saprašaniem es nav ko runāt. Es jau pati neizparotu. Es tikai esmu pārliecināta par 100 gadiem, ka tā ir taisnība, ko es jums par viņu saku. Taisnība, kā es to sajūtu. Katram jau ir sava. Tāds viņš mūs radījis. Pēc sava ģīmija un līdzības. Radīt spējīgus. Ko visu mēs neesam radījuši. Atombumbu un mākslīgo internetā.
Es biju pārliecināta, ka mani nevar. Jo man, notiesāt, jo man nekas, nebija nekas. Absolūti nekāda pierādījuma. Man bija no Kļaviņa vēstule. Foto vēstuli. Un es to kasetīti iebāzu kabatā, ka man ienāca apcietināt. Tā ir zvaigznes diena, un es uzlikus biju pulksteni no rīta, lai nenokavētu autobusu, gribēju braukt uz baznīcu. Uz Rīgu gribēju braukt. Un ielauzās čekisti, vesels bars. No visām debes pusēm viņi nāca. Tā. Un no visām pusēm brūk iekšā. Tieši tā. Un tā kā es sapratu, ka tā ir tāda, tāda jau nolēmta klasika, kā viņi ies, kā viņi ņems, kā viņi darīs, to uzreiz varēja saprast pēc tiem stīvām izdarībām. Viņi tā darīja, tā kā iedrasēta. Nemaz nav tik grūti pastāvēt uz savu patiesību. Ja tu savu zemi, vienalga, ko, ja tu mīli līdz pa īstam, ja tā ir mīlestība, tad tā bailes nepazīst. Tad paliek viegli, ja tu tiec tam pāri, ja tam. Un tad vairs nav, dari, ko tu gribi, man nav vairs bailes. Tad Lidija mums ir izārstējusi no bailēm. Tagad vairs nevienam mums nav baila. Jā, bet toreiz, 83. gada 6. janvārī, tika arestēts arī Jānis Vēveris. Kā tu atceries to zvaigznes dienu? Jā. Tā, es pareizi, ja? Es atceros tā, ka es tajā rītā braucu no vienas darbietas, kur bija nakts dežūrā, uz otru darbietu, lai dotos. Un es atceros, ka tā darbieta bija Mežparkā, tur, kur tagad ir vida ēka, un tā Sokuņu stacija, kur es strādāju, ir turpat vēl. Tikai tur vairs neviens nedežūrē. Un es braucu tramvajā. Jeb autobusā. Un braucu, un man ir tāda dīvaina sajūta. Dažreiz ir tā, ka varbūt jums arī bijis tā, ka jūs ejat kaut kur darat, un jums liekas, jums kāds vēro, uz jums kāds skatās. Man tieši bija tāda sajūta, ne ar ko neizprovocēta. Un tad, jā, es tā pametu skatu tā, uz cilvēkiem, kas tur atradās te transporta līdzeklī, un man likās reiz viens novērst no manu skatienu tādu dziļu, tādu, es domāju, dīvainu tā. Un tā dīvaina sajūta bija. Un, kad es pienācu pie savas mājas, tas bija Valdemāra ielā 53 laikam. Un skatos lejā stāvu automašīnas, bet ne tik daudz kā tagad stāvu. Un starp tām stāv Volga viena. Pilna cilvēkiem. Un tā atkal man tāda jocīga sajūta. Tāda īpatnēja. Un pastāvās augšā uz logiem, es dzīvoju 5. stāvā, un visi logi gaiši. Un es tad uzkāpju augšā un atveru durvis, un man priekšā ir cilvēki. Un sagaida. Man viss bija skaidrs momentā. Un tajā brīdī domāju, ko, mesties lejā un vienkārši, pastaigāties, bēgt. Vienkārši es jau sapratu, ka tā vai tā man noķers, bet, pazibēja doma, bet es atcerējos, ka tur lejā jau ir arī cilvēki. Neko, gāja iekšā, rokas aiz muguras, vai pie sienas, sāk man kratīt no galvas līdz kājām. Šiverējās jau pa visām istabām. No tiem cilvēkiem atceros apakšpulkvedi upinieku,
un Arni Jumīti. Pārējos es neatceros. Un tā, visu dienu gāja tā kratīšana faktiski. Visas grāmatplauktas, visas, un man sanāca tā, ka tieši tā, ja būtu, es tajā brīdī, pirmajā brīdī es domāju, ka es esmu tieši konkrēti noķerts, ja, un kāds ir uzrādījis, vai kāds ir paziņojis, vai es esmu tieši iekritis, un pirmā doma bija uzreiz, darīt visu tā, lai tikai viņi nenojauš, ka es esmu kāds grupas sastāvā. Bet, jā, un tieši man mājās, es biju tieši iepriekšējā dienā sācis, es biju saņēmis jaunu filmiņu ar dažādiem tur materiāliem no Brīvās Eiropas un no citiem, un no ārzemju, no latviešu trimdas izdevumiem. Un bija paredzēts to vispār netaisīt, jo mēs bijām iecerējuši tagad turpmāk ražot tādu, tādu savu, tādu kā biļeteni, kur mēs būtu paši savu arī ieguldījumu dot, un tos materiālus tika izmantot kā palīga materiāls. Tagad tas vispār nebija paredzēts to darīt man, bet man tā interese un ziņkāra bija tik liela, ka es nolēmu viņu sākt, tās filmiņas, taisīt fotogrāfijas no tām filmiņām. Un tomēr izrādījās tur tā filmiņa tik liela, ka es atstāju pusratā, kā es nekad iepriekš pirms tam nedarīju. Pirms tam es vienmēr, ja es paņēmu kādu darbu, tad visu izdarīju. Parasti es taisīju trijos vismaz, 5 ļoti reti, 3 eksemplāros katra fotogrāfija. Ja? Un parasti visu novācu, un visu noliku, un atdevu, kur vajag. Bet šoreiz izdarīju pārkāpumu ļoti lielu, un es biju tik nogurs un biju ēt uz darbu, un es atstāju to filmiņu. Tā kā es viņu taisīju, daļa bija uztaisījis, viss fotopalantais stāvēja, tehnika stāvēja, gatavās fotogrāfijas palikt zem bumbas, lai viņas būtu taisnas, ja. Visu tik smuki stāvēja, un es sapratu, ka cauri tur viss ir izlemts, ja man jāsēž vismaz gadi 2-3. Paldies, Jāni, ka devi mums iespēju sajust tā 83. gada 6. janvāra. Bet tas jautājums ļoti daudziem, kas piedzīvoja Padomju Savienību, Padomju Latviju, kas tevi motivēja darīt to savādāk nekā darīt 99% varbūt. Kas tevi motivēja? Kādēļ? Man jāsaka tā, ka ja piemina tādu filmu Mātes pienu un grāmatu Mātes pienu, tur ir tādi momenti, kad tie augošie cilvēki, gan pati tā varone, gan viņas meita, ja, kad tie vecāki, kas piedzīvoja tās šausmas, viņi neko par tām nestāstīja. Tie cilvēki vienkārši aug tālāk, un tie spontānie protesti izlausās vienkārši tā, kad aiz sliktas domas vai kā, kad viņi tur uzbruka tam plakātam vai kam tur, bet tas bija tā, tīri tā, nevis, ka viņi audzinātu uz to, ka viņi ir stāstīts tai varonai, bet viņi vienkārši tā aiz tāda, instinktīva naida, ja. Bet, un ļoti daudzi vecāki saviem dēliem, meitām neko nestāstīja par to visu, par to procesu, kas bija, un par to, ko Latvija bija piedzīvojusi. Un man bija tā laime, ka man vecāki neslēpa. Viņi visi izstāstīja, visu kā bija. Visu kā Krievi ienāca, visu, ko viņi darīja, kas mums apkārt viss notikās. Nebija tā, ka viņi man audzināja speciāli vai gatavoja kaut kādai cīņai, bet vienkārši viņi stāstīja. Un man bija tā laime, kad mans tēvs bija dzimis, ko tagad sauc par Ingriju, starp Novgorodu un Pēterpili, Krievijā. Un māte bija dzimusi brīvā Latvijā, un es tik klausījos, ko mans tēvs stāsta par Krieviju, visām tām šausmām, un ko māte stāsta par brīvā Latviju. Viņiem pat nebija jāuzzina, es vienkārši to klausījos un viss. Un par to cīņu, man 77. gadā, es tagad atceros, uzrunāju Edmunds Cirvelis un uzaicināju iestāties grupā, kas saucas Latvijas neatkarības kustība.
Bet es jau tam biju nobriedzis jau pats, pirms tam jau, un man nebija nekāda arī īpaši tur jāmotivē. Un var teikt pat tā, ka tā nebija ne drosme, ne tāda ne apņemšanās, ne stingrs raksturs vai vēlēšanās kaut ko panākt. Tā bija, godīgi sakot, tā bija atkarība, tā bija slimība. Tas ir, sakot, tā kā ir atkarības tagad, ne, tā bija atkarība pret brīvu informāciju, kur ir patiesība par Latviju, par manu valsti, kur es varu izlasīt to, ko es pats domāju, un saņemt atbalstu tajos materiālās, ko es taisīju, tiem maniem uzskatiem, kādi man bija. Un stiprināt sevi, gūt papildus informāciju, gūt papildus motivāciju, gūt papildus zināšanas. Un sakot, es zināju, ka es nekad neapstāšos. Tas ir, un man galvenais, kad man saņēma ciet, man galvenais bija pārliecināt viņus ar savu uzvedību, ar visu savu, pārliecināt par pretējo. Kad es esmu nobijies, kad es nekad neko tādu vairs nedarīšu, kad es pat meloju un izlikos, ka man ir it kā pārliecība, kas nesakrīt ar to oficiālo, bet šī pārliecība ir kariķēta. Tad es speciāli kariķēju šo pārliecību, tur, teiksim, es runāju it kā pret tai valdošai viņu tai ideoloģijai, bet es runāju tās ideoloģijas ietvaros. Teiksim, es izteicu kaut kāds priekšlikums viņiem muļķīgas, ja, un tā runāju maksimāli, cik no var pārliecinoši runāti, jo man tas bija ļoti viegli, jo es tāds cilvēks bija sastaps arī dzīvē. Un starp citu filmā, Mātes piens, kur galvenā varona tiekas stacijas rogā ar brīvdomātāju. Ja? Lūk, šādi brīvdomātāji bija ļoti daudz, un es ar tādiem cilvēkiem tikos. Bet šiem brīvdomātājiem bija tāda, jā, viņi runāja pretī, viņi runāja it kā, pie tam tas eksemplārs, kas bija filmā, viņš bija ļoti labs, viņš jau tur pārdzīvoja par Čehu, par pašnāvnieku, un viņš bija vēl tāds, teiksim, tāds pat, bet es biju sastaps tāds brīvdomātājs, kuri tā domāja tik brīvi, ka nevarēja saprast, par ko tad viņi īsti ir. Ja? Un viņi it kā jūta, ka īsti nav pareizi, bet viņi baidījās pateikt to galveno, ka mēs esam okupēta Eiropas valsts, ka mūs okupē Krievu okupanti, Krievu imperija. Viņi runāja riņķī apkārt, tikai it kā pret, it kā garām un tā, un es tieši tāpat runāju ar čekistiem, lai tikai viņi nenojaust to patieso manu pārliecību. Un, jo es sapratu to, kad es vienkārši, kad man neviens nevar apturēt, jo tas ir mana atkarība. Saprotiet, atkarība tas ir ļoti spēcīgs. Paldies, paldies Jāni, mēs visi varam aplaudēt. Jāni, paldies. Jā, redzat, mēs, gan caur Jāni, gan arī tātad caur Mātes pienu vēlreiz mēs varējām apjaust vidi, no kuras mēs cerams esam brīvi vai daudz brīvāki. Šķiet, tai pašā grupā, kurā bija Jānis Vēvers, darbojās arī Jānis Roškalns. Viņš nav starp mums, bet ir viņa vēstījums, kuru nolasīs Iveta Šimkus. Cienījamie klātesošie, Jānis Roškalns šodien nevar būt ar mums, jo viņam nav laba veselība, bet man ir uzticēts dalīties un nolasīt viņa pārdomas par Latviju. Un mums no Lidijas mēs esam mācījušies, ka viss, ko mēs darām un sakām, ka tam jābūt ir līdzsvarotam ar mīlestību, jo tās dēļ mēs arī kaut ko darām. Un zinot Jāņa dzīves stāstu, es nemirkli nešaubos, ka tā tas arī ir. Lai atklātos patiesība, lietas ir jāsauc īstajos vārdos. Atceroties Latvijas garo un grūto ceļu uz neatkarības atjaunošanu, godinot Lidiju Lasmani jubilejas gadā, es gribu vērst uzmanību ne tikai uz pagātnes pieredzi, bet arī izteikt pārdomas un bažas par Latvijas šodienu un iespējamiem nākotnes scenārijiem. Kā es saprotu patriotismu? Manuprāt, tas nozīmē izjust dziļu atbildību par savu valsti,
kas nav tikai simbolu godināšana, ne tikai karodziņu piespraušana svētku laikā. Patriotismam ir raksturīga attieksme, kas ietver dziļu lojalitāti, mīlestību un lepnumu par savu tautu. Patriots nekad neteiks šī valsts, bet gan mūsu valsts. Patriotisma fundaments ir pamatvērtības, kas ierakstītas satversmē. Nelokāmi aizstāvēt pārbaudītās, konservatīvās, likumiskās vērtības, mūsu kultūru un valodu, mūsu piederību Eiropas kristīgajai pasaulē. Taču šodien tauta ir nevis kritiski domāta un lemt spējīga sabiedrība, bet komunistu, ko nosaka padomju okupācijas un kolonizācijas laiks, un mūsdienu liberāļu izveidots manipulējams bars, kuru vada ideologi un uzpirkta inteliģences pārstāvji. Mēs esam sašķelti, atradināti sarunāties un sadarboties. Un tādējādi nespējam pretoties kreisi liberālās ideoloģijas propagandai. Manuprāt, galvenais iemesls tam ir hronisks publisku diskusiju trūkums. Sabiedriskie mediji vienpusīgi rada priekšstatu, ka citu viedokļu vispār nav vai ka tie ir populistiski un kaitnieciski. Zinu, ka tas skan vecmodīgi un neprogresīvi, taču esmu pārliecināts, ka jāceļ godā likumība, kristīgās un ģimenes vērtības, tautas un valsts patriotisms. Ir pavisam reālas prognozes, ka pēc dažiem gadiem Latvija var zaudēt savu finansiālo neatkarību. Un tad tiks iztirgotas mūsu dabas bagātības, un latvieši atkal var zaudēt noteikšanu pār savu valsti. Mēs tik ilgu laiku esam noskatījušies, kā izmirst lauki, pagasti, tiek slēgtas skolas, slimnīcas, likvidētas darba vietas, un 100 000 ir aizbraukuši no Latvijas. Toties ierēģņu skaits tikai pieaug. Kam piederēs mūsu valsts? Vai migrantiem, kurus ar varu un viltu cenšas uzspiest Eiropu un aizstāv pie varas esošiem? Mēs nedrīkstam pieļaut, ka Latvija būs, bet tā vairs nebūs mūsu valsts. Šajā situācijā, manuprāt, īpaša atbildība ir inteliģencei un garīdzniecībai. No vēstures zinām, ka tumšos apspiestības laikos tieši baznīcā, kristīgajā tradīcijā, brāļu draudžu kustībā veidojās latviešu pretošanās gars un auga pašapziņa. Šodien baznīca ir drīzāk pasīva, gan vērojot ētikas un morāles degradāciju Latvijas politikā, un sabiedrībā, gan arī draudus Latvijas pastāvēšanai. Uzskatu, ka vēl nav par vēlu katram apzināties šo situāciju, sākt beidzot sarunāties, sadarboties un rast risinājumu, kā izkļūt no krīzes. Nobeigumā citēšu Platona atziņu, ka ļaunuma vara ir sods par pilsonisko pasivitāti. Paldies Jānim. Paldies. Jā, pēc scenārija te bija jābūt Ingai Ābelei. Viņu šeit nav, bet ir attaisnojušs iemesls. Viņa ir kopā ar Lidiju Lasmanu, un viņa nodrošina to, ka visu šo Lidija dzird un redz. Bet cits iemesls, viņa ir nedaudz zaudējusi savu balsi, bet viņa tomēr dažas sekundes ierakstīja WhatsAppā. Es centīšos to atskaņot. Es ceru, ka to varēs dzirdēt. Ja nē, tad es to pats pateikšu. Lai Latvijai kā valstī ir kāds cēls mērķis, nevis pieslieties vieniem vai otriem vai trešajiem, bet zināt, kurp ej. Tik vienkārši, jā. Tā tad vajadzīgs ir mērķis, kur doties, jā. Lūk, tā Lidija Lasmana šobrīd ar Ingu Ābeli spriež. Lūk, bet ceļā uz izstādi, kuru mēs šodien slavējām, mums bija zinām pārbaudījumi. Jo kādu vakaru, sēžot kopā ar Lidiju Lasmani, mēs atcerējāmies 95. gada maiju. Toreiz tas novibrēja tā, ka Lidija nesa atpakaļ savu 3 zvaigžņu ordeni ar komandu, ja tā var teikt, un zināmu motivāciju. Lūk, un es Lidijai teicu, bet kaut kur jābūt tam iesniegumam.
Viņi teica, jā, būtu interesanti viņu izlasīt tagad pēc 30 gadiem. Tātad šiem dokumentiem ir 30 gadi. Mums vajadzēja zinām piepūli, jo okupācijas muzejs rakstīja vēstules, mēs gribam šīs vēstules izstādē. Mums vajadzēja pārvarēt šķēršļus, kas saucās, tā bija rakstīts tajos atbildes vēstulēs, tam ir sakars ar valsts noslēpumu un ar valsts drošību. Šodien tātad jūs, kas ieradāties, saņemat šos dokumentus, kam ir 30 gadi, un es teiktu patiesi, nepubliskot šos dokumentus būtu liels pārkāpums pret valsts drošību un valsts noslēpumu pamatprincipiem. Lūk, tātad es nolasīšu šos Lidijas iesniegumus, pēc tam vēsturnieks Jānis Siliņš tos komentēs. Un, jā, varbūt mēs ietvērsim šos dokumentus tā izstādē, kas ceļos uz Latgali un tālāk. Tātad, valsts prezidentam G. Ulmaņa kungam šā gada 19. aprīļa laikrakstā Latvijas vēstnesis numur 60 publicēts valsts prezidenta un 3 zvaigžņu ordeņu domas priekšsēdētāja 17. aprīļa paziņojums ar 3 zvaigžņu ordeni apbalvot 57 cilvēkus. Es strādāju totalitārismu seku dokumentēšanas centrā, un man zināms, ka vairākas apbalvojumās personas ir sadarbojušās ar LPSR Valsts drošības komiteju. Kamēr sabiedrībā nav noticis izlīdzinājums starp nodevējiem un viņu upuriem, un arī kolaboracionisms tiek uzskatīts par nopelniem Latvijas labā, man atliek nevien atteikties no svinīgas pogas spiešanas 4. maijā Skrundā, bet arī no 94. gada 18. novembrī saņemtā apbalvojuma. 95. gada 21. aprīlī Lidija Lasmane Doroņina. Un otrs, daudz īsāks iesniegums, 3 zvaigžņu ordeņu domai, mans zelts ir mana tauta, mans gods ir viņas gods, Rudolfs Blaumans. Šā gada 3. maijā 3 zvaigžņu ordeņus saņēma arī daži kolaboracionisti. Tas liecina, ka valstī nav stingras morālas vadlīnijas attieksmē pret svētumiem. Kamēr nav izvērtēta attiecīgi cilvēku sadarbība ar okupantu spēcdienestu un izlēmts, ko darīt ar tā aģentūras tīkla kartotēku, es savu ar lieliem burtiem goda zīmi atgriežu atpakaļ 3 zvaigžņu ordeņu domai. 95. gada 8. maijā Lidija Lasmane. Ja, tā tad ir 30 gadi pagājuši, vēsturnieki, un droši vien mēs tālāk diskusijā spriedīsim, kas ir mainījies un uz kuru pusi. Jānis Siliņš. Paldies, Arni. Labdien visiem. Labdien, Lidijas dombiedri, cīņu biedri, draugi. Jā, man šodien, jūs redzat programmā droši vien 5 minūtes tikai atvēlēts šim jautājumam, kas ir ļoti pareizi, jo, kā jūs noprotat, nekāda akadēmiski dziļa šo dokumentu analīze nav iespējama, ja tiem ir ierobežota pieejamība, un mums nācās patiesībā, tas bija gandrīz tikpat grūti tikt pie šiem dokumentiem, kā panākt, lai pētniekam, vienam mūsu pētniekam, kurš vēlas pētīt 1989. gada tautas skaitīšanu, arī dotu pieeju tautas skaitīšanas materiāliem. Līdz ar to varbūt mēs esam dzirdējuši arī dažādas izteikumus, kāpēc vēsturnieki nepēta 90. gada sākumu tā tālāk. Nu, jūs saprotat, ka tas nav īsti iespējams, ja liela daļa svarīgu dokumenti ir noslapanota vai pat nav vēl nonākuši arhīvos, ko dažas institūcijas tā kā nesteidzas nodot Nacionālajam arhīvam. Bet jā, tātad es gribēju varbūt pāris lietas vēl tikai pateikt, jo laika ierobežojumi ir ļoti drakoniski. Pirmā lieta, es gribēju komentēt varbūt šo Lidijas iesniegumā minēto jautājumu par valsts drošības komitejas šiem cilvēkiem, kas saņem valsts apbalvojumus. 1991. gada 24. augustā Latvijas valsts pasludināja valsts drošības komiteju par noziedzīgu organizāciju, bet faktiski mēs redzam, ka mēs ieguvām noziedzīgu organizāciju bez noziedzniekiem. Tāpēc, ka šie cilvēki, man ir ilgus gadus, es runāju, es varbūt pat Levit kungam kaut kad jautāju, kā tad tā nācās, ka 90. gadu sākumā neviens
čekas virsnieks nemaz netika tiesāts daudz, taču pat ģenerāļi mums te bija un pulkveži, apakšpulkveži un daudz nonāca dažādās komerces struktūrās, vadīja banku drošības dienas, pat bija iekšlietu ministrijas struktūrās un pat valsts drošības struktūrās strādāja. Un kā tad tā nācās, kad mums ir šī noziedzīga organizācija, bet nav noziedznieku? Un tad mēs atveram šo valsts likumu par valsts apbalvojumiem, un tur arī mēs neatrodam kaut kādus ierobežojumus, ka valsts apbalvojums nevarētu saņemt bijušie čekisti vai ka vispār izskatītu ordeņu kapitulas jautājumu par cilvēka darbību līdz neatkarīgas valsts atjaunošanai. Tāpat ieroču atļaujas un tā tālāk. Tu ierobežojumi ļoti maz, kas attiec uz šīm personām. Viņiem tātad viņi nevar kandidēt dažādu līmeņa vēlēšanās, viņi nevar ieņemt amatus, kas ir saistīti ar valsts noslēpumu. Un Tieslietu ministri pēc 5 gadiem izskata jautājumu, vai šī ierobežojuma ir adekvāti. Tas nozīmē, vai ir iespējams mazināt tos ierobežojumus vai noņemt. Netiek skatīts jautājums, vai varbūt mums būtu jāpalielina šie ierobežojumi, vai būtu kaut kas ir pietrūcis līdz šim, vai ne, ka ir kaut kādi apdraudējumi tā tālāk. Līdz ar to tas būtu tas mans komentārs, ko es gribēju pateikt, kāda ir tā realitāte, ka nekas jau nav mainījies kopš 95. gada 30 gadu laikā. Arī šobrīd, es domāju, valsts apbalvojumus var saņemt šīs personas, ja viņas ir kārtīgi strādājuši, tie nav noziedznieki. Faktiski manā skatījumā, es neesmu jurists, protams, bet kā es to uztveru, kad šie ir noziedzīgas organizācijas darbinieki, par kuriem ir aizdomas, ka viņi varētu būt nelojāli pret šo valsti. Tā otrā lieta, ko es gribēju šodien varbūt šo dokumentu sakarā komentēt, ir varbūt nedaudz plašāka par vispār attieksmi pret mūsu šo padomju okupācijas laiku, pret šo periodu. Protams, es varētu arī sūdzēties par to, ka kā vienmēr vēsturē par maz naudas un vēsturnieki ir par maz, un līdz ar to padomju okupācijas izpēta arī normāli nenotiek. Lai gan es redzu, apkārt ir dažādas pētījumi, dažādas iniciatīvas, arī man kolēģis šeit sēž priekšā, viņam arī bija viena laba iniciatīva, kur diemžēl zinātnes padome neatbalstīja, nepiešķirot tātad fundamentāli lietišķu pētījumu programmas projektu. Bet es pats arī darbojos padomju okupācijas zaudējuma aprēķināšanas komitejā, un es arī tur redzu, kā šie vārdi, skaļie vārdi, ko mēs dzirdam, ko saka politiķi, kā viņi atšķirās no tās realitātes. Jo reāli jau, ja mēs tā godīgi sakam, ja mums šodien ir iespēja godīgi runāt, ja, tad manā skatījumā Latvijas valsti īsti neinteresē padomju laika Latvijas izlaupīšana un tie zaudējumi, kas mums tika nodarīti. Interesē tīri tādā varbūt utilitārā veidā, kā kontrapropaganda Krievijas propagandai vai kaut kāda ir šī ārējā dimensija, bet mūsu argumenti par to, ka tam taču ir arī morāla, ētiska puse, un es varētu pat argumentēt, ka tīri pragmatiska puse, jo kaut arī mēs saprotam, ka visticamākais Krievija nekompensēs Latvijai tos zaudējumus, lai gan mēs redzam, ka katru gandrīz dienu, ja ne nedēļu, mainās dažādi režīmi pasaulē, tad, manuprāt, padomju zaudējumu apzināšana ir pamats arī, lai mēs realistiskāk un adekvātāk izvērtātu kolaboracionismu problēmu kā tādu. Jo tā nebija vienkārši varbūt cilvēkiem bija dažādas situācijas, mēs katru varam individuāli attaisnot un pamatot un izskaidrot, bet Latvijai šo 50 gadu laikā tika nodarīti ļoti lieli zaudējumi, pie kuriem bija vainojami arī šie cilvēki, kuri aktīvi sadarbojās ar okupācijas režīmu. Es nesaku, ka mums būtu jāpiedzen tagad no viņiem zaudējumi, tie, kas tur bankās strādāja un tā tālāk, bet es domāju, mums arī dara atcerēties par šādu aspektu. Un es domāju, ka šie jautājumi ir ļoti, ļoti būtiski, un es ceru, ka pēc kāda 10 gadiem varbūt sāks noņemt tos ierobežotās pieejamības un slepenības, un tad mēs varēsim kārtīgi arī ķerties klāt šīm periodiem pētniecībā. Un tad jau būs, ko komentēt varbūt arī akadēmiskā ziņā par šiem iesniegumiem. Paldies tev, Arni, ka tu rīkoji šo pasākumu. Paldies jums visiem.
Tātad mēs esam veikuši varoņdarbu, publiskojot šos dokumentus. Lidijas iesniegums par 3 zvaigžņu ordeņu atdošanu pirms 30 gadiem. Jā, es gribēju pirms brīža teikt, ka arhibīskaps Vanaks ir aizkavējies, bet mēs viņam ļausim runāt pēc kafijas pauzes, lai viņš iejustos šajā vidē. Bet mēs esam nopelnījuši mazliet atkal uzklausīt Lidiju pašu intervijā, ko mēs kopā ar Okupācijas muzeju veicām pirms Ziemassvētkiem. Ar ordeņu atdošanu. Es vienkārši gribēju, lai pievērš uzmanību, ka tā čeka ir. Kāpēc mēs tik viegli padodamies tam? Nu, man arī ir bail. Protams, es arī tāpat padodos. Es nezinu, man kaut kā bija skaidrs, kas ir labs un kas ir ļauns no bērnības. Ar dokumentu atklāšanu man bija milzīgs, es daudz mācījos no tā mazā laiciņa, kamēr strādāju tajā pie tiem čekas maisiem saucamiem, pie tiem dokumentiem. Bija ļoti sāpīgi redzēt, piemēram, tādu muļķīgu faktu, ka es lasu viena čekista ziņojumu, tas ziņojums bija no Liepājas čekista uz Rīgas čekistiem, ka pie viņa atnāk viena sieva, ziņotāja un ziņo uz pašas ierosinājumu. Ziņošanu viņi pieņēma vai nu viņi paši ir savervējuši to cilvēku uz viņa aicinājumu vai uz pašu ierosmu, un viņi nāk uz pašas ierosmu ziņot, ka viņas vīrs vakaros ilgi, pēc 12 vēl ilgi stāv pie māja, pie žoga ar kaimiņu, un ilgi ar to kaimiņu sarunājās, un viņa nezina, par ko viņa runā. Viņa to ziņo čekista. Es lasu un nesaprotu, vai mūsu tauta ir, vispār vai ir kāda prāta daļa mums vai nav, kas mēs esam. Tāpēc es gribēju, lai tos, paldies, tie maisi ir atvērti, tagad katrs pats var redzēt. Dievs jau mūs rada, un to apziņu mūsos ieliek, jo viņš mūsos ieliek sirdsapziņu. Un sirds pasaka, bērns ņemot to, ko nedrīkst, zina, ka to nedrīkst ņemt. Un paņem. Es pēc sevis zinu, es runāju no sevis, es esmu grēcīgs cilvēks. Laikam varam aplaudēt arī Lidijai. Jā. Un mēs esam citīgi strādājuši, mēs esam nopelnījuši vēl kaut ko skaistu no mūzikas šajā brīdī.
smagais sāpju krusts nekad nav nests, nekad nav justs, kad Dievs ir tavā dvēselē, tu citam ļaunu nevēlē, un liekas tev, ka gājums svēts, nekad nav naidā nolādēts, kad Dievs ir tavā dvēselē, tad ir tik labi pasaulē, un šķiet, ka smagais sāpju krusts nekad nav nests, nekad nav justs. Kad Dievs ir tavā dvēselē, tu citas gaismas nemeklē, un redzot to, tu tici tai. Tā nedzisīs vairs it nekad, kad Dievs ir tavā dvēselē, tad ir tik labi pasaulē, un šķiet, ka smagais sāpju krusts nekad nav nests, nekad nav justs, kad Dievs ir tavā dvēselē, tad ir tik labi pasaulē, un šķiet, ka smagais sāpju krusts nekad nav nests, nekad nav justs. Give it up in Santi Jakobsson. Jā, un mēs esam pagodināti ar to, ka starp mums ir arī filozofa Agnes Irbe ar ļoti īpašu, mazliet negaidītu skaldni par Lidijas Lasmanes veikumu baptistu teoloģijas kontekstā. Labvakar, man būs tāpatās kā iepriekšējiem runātājiem, ka nekas akadēmisks te nav iespējams, jo nav laika, bet es mēģināšu tagad ļoti ātri pateikt svarīgāko, ko es gribu šodien pateikt. Tad pirmais, un es ņemu vērā, tad man liekas, ka daudz ko es, par to, ko runā, tie, kas sēž zālē, to zina, bet ņemiet vērā, ka tiešsaistē mūs klausās arī gados jauni cilvēki, un es tā kā vairāk runāju uz viņiem, un viņi varbūt tiešām nezina. Tātad, pirmais, ļoti ātrs komentārs no manas puses par to, ko Šiliņa kungs iesāka. Ja teikt, ka komunisma noziegumi nav nosodīti starptautiski, nav nosodīti īsti, nav nosūtīti arī okupētajās zemēs, ja, un tas turpinās un turpinās. Un paudzēm ejot, un mēs nesaprotam, kāpēc. Ja? Tas ir atkal gara diskusija, bet viens no elementiem ir tāds, ka, protams, ja, tāpēc, kad Padomju Savienība kopā ar Rietumu valstīm uzvarēja 2. pasaules karā, Padomju Savienība sēdēja kā dalībnieks Nirnbergas tribunālā, kurā iztiesāja nacistu noziegumus. Ja, tā. Ja, tad vienkārši būtu vajadzējis to pagriezt pēc tam arī pret viņiem un to neizdarīt. Tur ir tas viss tas drusciņi nožēlojamais politiskais konteksts, un viņš ir tāds, kāds viņš ir. Tas ir viens, ja, un tas turpinās, redziet,
Kāpēc Latvijā varējām pēc neatkarības intensīvi gan izpētīt, gan nosodīt noziegumus pret ebrejiem, ko veica nacisti mūsu teritorijās? Zināmā mērā arī tāpēc, ka tam bija diezgan liels tas ārvalstu atbalsts un palīdzība. Ja? Tas tomēr tās idejas, tā pētniecības sadarbība ar Izraēlu, sadarbība ar visu kaut ko, viņi tomēr nāk tagad drusciņi no ārzemēm. Ja? Un viņu ienes cilvēki, kas ir studējuši ārzemēs, kā es, jo tā ir tā lieta, ko viņi saprot un zina. Ja? Un tāpēc ir tik brīnišķīgas grāmatas, kā Marģera Vestermaņa pagājuši gadu iznākusi, ja? Par ebreju glābējiem, ja? Kur brīnišķīgi var redzēt to kontekstu. Un par tiem padomu gadiem nav, ja? Tāpēc, kad kā arī viens no iepriekšējiem runātājiem, kuram piekrītu, teicu, ja, ļoti daudz kreisie spēki, modificēti, marksistiskie spēki ir joprojām pie varas arī Eiropas Savienībā, jaunās formās, un tad viņi tā kā ar šito negrib nodarboties. Ja? Tā. Tas ir pirmais. Otrs. Par to kolaboracionismu, jo es nerunāšu tieši par to, bet es atradu vienu citātu, ko es gribu jums ātri izstāstīt, kas tur ir teikts. Ja? Juris Rubenis, luterāņu mācītājs, nozīmīgs atmodas laika darbinieks, kurš tagad vairs nav luterāņu mācītājs. 1995. gadā avīzē Diena publicējas leju, var atrast un izlasīt. Un viņš pats tur pateica kaut ko, kas viņam pilnīgi piekrīt, un man liekas, ka uz tā arī vajadzētu darboties. Ja? Tad viņš saka, kolaboracionisms ir jāatzīst kā amorāla rīcība. Punkts 1. Amorāla rīcība. Un tad tikai pēc tam nāk punkts 2, punkts 3. Ja? Punkts 2 būtu tas, kad aģentus var dažādi klasificēt. Punkts 3 būtu viena daļa īsti neapzinājās, ko viņi dara, vai tikai, ja. Punkts 4 viņiem draudēja, punkts 5 viņiem likās, ka tā viņi izdarīs kaut ko labu un tā tālāk. Bet tas viss nāk pēc tam, ja. Tad pirmkārt, kolaboracionisms jāatzīst par amorālu rīcību. Tas palīdzētu tikt uz priekšu tajā izvērtējumā. Tagad es pievēršos tam, ko es gribēju teikt tieši šodien. Tātad, Baptistu teoloģijas un tradīcijas kontekstā Latvijā ir izdarīts kaut kas brīnišķīgs, un tā ir Modra Gintera grāmata. Vai tie bijām mēs ar apakšvirsrakstu atmiņu liecību un dokumentu krājums par draudžu dzīvi Latvijā padomju gados 1940, 1990. Respektīvi, Modrs Ginters, baptistu arhivārs, cilvēks, kas šobrīd jau ir aizsaulē, 2005. gadā pats par saviem līdzekļiem izdeva vairāk kā 800 lapus biezu grāmatu, kurā ir baptistu vēsture un tradīcija padomju okupācijas laikā. Un šī grāmata ir tas, ko es gribu tā kā reklamēt ar jums, un kas, manuprāt, sniedz kontekstu Lidijas Lasmenes darbam. Jo, redziet, tā lieta ir tāda, ka mēs zinām Lidiju Lasmani, vai ne, un Gunāru Astru. Tie ir tie cilvēki, kurus zina sekulārā pasaulē, sekulārā vidē, arī liberālā vidē. Ja. Ir citi, kas pretojās tika vajāti, kas ir zināti daudz mazāk, jo viņi īsti tā kā neiedarās tajā naratīvā. Ja. Tas vispār interesants stāsts, kāpēc mēs zinām dažus vairāk nekā citus. Protams, Lasmanas gadījumā arī tas, ka viņi atteicās no ordeņa. Ja. Bet es jums no šeit, ja, tieši runājot par baptistiem, un Lidija Lasmana ir un bija baptiste. Viņai šeit ir veltīts 5 lapuses no 830. Te ir uzvārdi, te ir stāstu, liecības, dokumenti, ja, dabūti no arhīviem. Es jums gribu ātri dažus pieminēt tos cilvēkus, kurus noteikti Lasmanas kundze, ja klausās, zina un atcerās. Ja. 1946. gadā tika arestēts un izsūtīts baptistu bīskaps Kārlis Lāceklis, kurš enerģiski pretojās tam, ka padomju okupācijas vara gribēja atņemt Latvijas Baptistu draudžu savienības namu. Tas ir Lašplieša iela 37, kur viņiem bija gan bīskaps sēdeklis, gan seminārs, ja, gan mācību telpas. Un piespiest atdot jaunatnes teātrim. Tas tika izdarīts. Kārli Lācekli arestēja un izsūtīja. Tad tajā laikā ievērojams ļoti izglītots baptistu mācītājs Jānis Rīs. 1949. gada 14. novembrī svētrunā teica tā, es nocitēšu viņam, jo man ļoti patīk, kā viņš runāja. Mēs dzīvojam kā starp vilkiem, tie mūs ir aplaupījuši un vēlas aprīt. Mums ir atņēmuši visu.
mūs mētā no vienas vietas uz otru. Visi iet atpakaļ uz verdzību. Ķīnā arī pāriet uz verdzības iekārtu. Kur ir komunisms, tur verdzība, nabadzība un važas. Ja bolševiki ilgi būs pie varas, tad visas baznīcas tiks slēgtas un garīdznieki izsūtīti uz Sibīriju. Bojā ir jāiet vai nu bolševismam vai reliģijai. Tā teica Jānis Rīs, arestēts 1950. gadā, izsūtīts, miris Sibīrijā 1953. gadā. Un vēl viens piemērs, tas viss nāk no šejienes. Baptistu dzejniece, kristīgā dzejniece Zelma Dzenīte, apcietināta un izsūtīta 1949. gadā. Pratināšanā viņa sacīja tā: padomju varas nodibināšanu es sagaidīju naidīgi. Uzskatīju, ka padomju vara nes izpostīšanu un bojāju latviešu tautai. Mana pretpadomju pārliecība nostiprinājās, kad 1941. gada 14. jūnijā izveda tā sauktos kulakus, kurus es uzskatīju par latviešu tautas labāko daļu. Citāta beigas. Modris Ginters grāmatā ļoti labi atspēko populāros maldus, kas pastāv arī starp kristiešiem, arī tādiem kā es, kas ir no citām konfesijām. Ka padomju okupācijas vara tā īpaši nemaz nevajāja kristiešus, tikai tā drusciņu paspaidīja. Ginters to atspēko, rāda tos dokumentus un arī izskaidro, kāpēc neizjūtat varbūt tik spēcīgi to kristiešu vajāšanu. Kāpēc? Tāpēc, kad okupācijas laikā 55% populācijas bija luterāņi, tad vairāk kā puse. Tam jāskaita klāt katoļi, jāskaita klāt viendaļa latviešu pareizticīgo, baptisti un kas tur vasarsvētku draudz un tā tālāk. Respektīvi, ļoti, ļoti liels daudzums cilvēku oficiāli, vairāk vai mazāk praktizējoši skaitījās kristieši. Tad nebija iespējams to reliģiju izskaust tā kā, es nezinu, tā kā vienkārši nospiest. Tāpēc to darīja pakāpeniski, bet ļoti mērķtiecīgi un metodiski. Baptisti, ir, ja jūs atceraties vienu lietu no šīs grāmatas, kas ir saistīts ar šodienas pasākumu saistībā ar Lidiju Lasmani. Baptisti bija īpaši aktīvi pretošanās kustības dalībnieki. Baptistu īpatsvars starp pretošanās kustības dalībniekiem ir ārkārtīgi augsts. Es minēšu dažus skaitļus. Baptistiem savā ziņā īpašs status starp kristiešiem, kas pretojās padomju varai. Pēdējā Latvijas neatkarības kustībā 1970. un 80. gados bija aktīvi darbojās 21 cilvēks, kas bija kristieši. No viņiem 3 luterāņi, 18 baptisti. Tātad milzīgs īpatsvars. Baptisti ir pazīstami cilvēktiesību aktīvisti, neatkarības kustības dalībnieki. Piemēram, ar dokumentētu dalību grupas Helsinki 86 aktivitātēs, ar grupu Helsinki 86, ar tām fotogrāfijām to vēsturi arī Modris Ginters sāka savu grāmatu. 7 personas no aktīvajiem Helsinki 86 biedriem bija baptisti. Pazīstamo cilvēktiesību aktīvistu skaits, te ir visi uzvārdi, visi tie, kopā 25. 3 zvaigžņu ordeņu saņēmēji saistībā ar cīņu par neatkarību 26 baptisti. Tas ļoti liels īpatsvars. Un tagad varbūt tā kā tūlīt beigšu. Tagad tiem, kas klausās no jaunākās paudzes, jo jaunākā paudze arī, kā jau mēģinājām teikt, tad trūkst zināšana, tādas dziļākas informācijas par noziedzīgo Krievu okupāciju. Man arī daudz kas trūkst, es daudz ko uzzināju jaunu šeit. Un trūkst arī vēl paralēli zināšana par kristietību un vispār tās vēsturi, attīstību Latvijā un tajā skaitā par baptistiem. Tad varbūt tiem cilvēkiem, kas tā kā īsti, kā mēs varētu tā vienkārši izskaidrot, teiksim, bērnam, kāpēc Lidija Lasmane un citie cilvēki tik intensīvi pretojās tajos gados. Tā, ka bija gatavi uzņemties izsūtīšanu, arī pat nāvi, atšķiršanu no savas ģimenes, tad gandrīz zaudēt visu. Kāpēc? Tad tam ir 2 galvenie iemesli. Es tagad skaidroju kamerā jauniem cilvēkiem. 2 galvenie iemesli. Pirmais ir tēvzemes okupācija, dzimtenes okupācija,
Kristietībā dzimtene, tava tēvu zeme ir izaug no tavas ģimenes. Ja? Tā ir tava paplašinātā ģimene. Latviešu tauta, Latvijas brīvā zeme ir paplašinātā ģimene, tas ir tas pirmais. Un represijas pret tautiešiem. Ja? Okupanti ienāk, atņem, viņi nedrīkst šeit būt. Ja? Viņi posta mūsu tautu. Tas ir pirmais. Otrais ir okupantu režīma raksturs, īpašības. Tie bija komunisti. Jūs, teiksim, varbūt jaunākā paudze īsti nezinu, kas ir komunisti, vai nepietiekami zini. Ja? Jūs varat atrast internetā komunistu partijas manifestu, ko sarakstīja Marks un Engels, kas ir galvenie dibinātāji visai šai kustībai. Un, ja jūs kaut ko vairāk zinātu par kristietību, to morālo likumu, kas ir sakņots kristietībā, tad jūs redzētu, ka komunistu principi, kas ir manifestā, ir absolūti nesavienojami ar komunistisko ideoloģiju. Ja? Piemēram, ja? Kādi bija komunistu mērķi? Ģimenes atcelšana, Aufhebung, ja? Tas ir manifesta tekstā. Ģimenes atcelšana, privātīpašuma atcelšana, reliģijas atcelšana. Ja? Marks un Engels runāja par visu reliģiju tā kā izbēgšanos. Un ceturtais tiek atzīts kā pieņemams līdzeklis vardarbīga revolūcija. Respektīvi, ja? Tad ceturtais un piektais iemesls ir pilnīgi pieļaujams un pat vēlams pielietot amorālas, nelikumīgas, pretiesiskas metodas, lai sasniegtu šo komunismu uzvaru. Tad arī morāls normu noraidījums. Un neviens no šiem punktiem nekādā mērā, nevienā konfesijā nav savienojams ar kristīgo ticību. Ja? Tā. Tāpēc, ja, tad divi tie galvenie iemesli, manuprāt, ir šādi. Ja? Un arī, kad jūs lasat teiksim, Lidijas Lasmanas pašas teiktos, pacelšu, pareklamēšu lielisko grāmatu, Lidijas Lasmanas atziņu dārs, Lidijas Ziediņa, sastādītā Inga Ābele. Tad jūs redzat blakus tos divus elementus. Tauta, dzimtene, mūsu zeme, un šīs režīms ir pret Dievu. Tāpēc es noslēdzu ar... Jā, labi, es noslēgšu ar Lidijas Lasmanas citātu, bet pirms tam vēl vienu lietu gribēju ātri pateikt. Tāpēc, ka trūkst zināšanu, ieskaitot pašu baptistu vidē par viņu vēsturi, kas ir šeit, ko es jums iesaku dabūt to grāmatu un lasīt. Tas, manuprāt, izskaidro, un es to sapratu tikai nesen, vai jūs atceraties to interesanto epizodu 2018. Gadā, pat kad Pēters Sproģis, baptistu bīskaps, sevi pieteica kā prezidenta kandidātu caur saskaņas sarakstu. Atceraties to epizodi? Un bija liels skandāls. Bija tāds kārtīgs skandāls. Pat žurnāls Ieva uzbruka Pēterim Sproģim. Un vēl uzbruka anonīmi visādi cilvēki. Un man liekas, ka Pēters Sproģis kaut kā ļoti nobijās, nesaprata, apvainojās, atkāpās, izstājās, nedarīja. Bet kāds ir tas dziļākais iemesls? Taču laiku pa laikam ir kāds cilvēks cienīts sabiedrībā, un tad viņš grib startēt politikā. No kuras partijas startēs? Sproģi kungam likās, labi, no saskaņas viņi man piedāvāja. Tāpēc, ka tā bija saskaņa. Nevis tāpēc, ka viņš gribēja startēt politikā un būt prezidenta kandidātu. Ja? Tāpēc, ka saskaņā, ja, tā ir partija pret lustrāciju, tā ir partija, kurā ir, jūs zinat, ja, ar visu to viņu turbulento vēsturi. Ja? Ja ne tur, tad jebkurš baptists teikt, ne tur, ne no turienes, Sproģi kungs, ne no turienes. Un viss, ja, pēdējais Lidijas Lasmanas citāts no Lidijas Ziediņiem, 44. lapuse. Es nolasīšu un uzsvēršu dažus vārdus. Lidija Lasmana raksta. Mūsu himna vispirms ir lūgšana. Tajās briesmās jau nekā cita nav pie kā vērsties, kā vien Dievs. Tāpēc himna ir izdzīvojusi cauri visām šausmām. No tā mirkļa, kad viņa tika sacerēta, kas tik viss nav bijis pa to laiku? Cietumos, lēģeros, karā, tādās kopienās tā vienmēr ir bijis. Himna atraisa mīlestību uz to, kas tev dārgākais. Dzimtene, tauta. Uz to, kas tu esi pēc savas būtības. Un arī uz Dievu, kas mums to visu ir devis no savas puses. Paldies! Rīkojot
Lidijas 100. notikums mēs bijām ļoti priecīgi, ka mēs varējām dabūt vienu no, varbūt labāko Latvijas režisoru koncertu uzvedumam šeit, Viesturu Kairišu. Un viņš mums pateiks dažus vārdus ar virsrakstu, vai Latvijas politikā ir Lidijas nākotne. Jā, labdien visiem! Ļoti liels gods atrasties jūsu vidū. Un paldies, ja Lidija Lasmana-Doroņina, tā teikt, ir mūsu svētā, tad tu esi tas viņas lāčplējs, tas bruņinieks, kas piespiež visus, tā skaitā mani. Kad es pats līdz galam neapzinos, kāpēc kaut kas jādara, tu piespied darīt, un es tev beigās vienmēr, es šausmīgi mokos, slinkoju, bet beigās tev vienmēr esmu pateicīgs, jo šis darbs tiešām sniedz gandarījumu. Un, protams, ka es, šajā kontekstā man visticamāk nevajadzētu runāt vispār, jo es esmu padomu laika bērns, kurš vispār neko te cilvēki cīnījās, es pat nenojautu, ka mūsu valstī kaut kas nav kārtībā. Man likās, ka viss ir vienkārši likās, ka tā valsts ir, un es pat nezināju, varbūt nezināju, kas ir valsts, labi, es biju bērns, bet tāpat katrā ziņā, man liekas, šis konteksts man liek daudz ko aizdomāties arī par savu dzīvi, un arī par saviem vecākiem, un arī par saviem bērniem, kādā veidā ir jānodod kaut kādas zināšanas par savu vidi, par savu kopienu, par savu ģimeni paplašināto. Un katrā ziņā, bet es pazīstu, un es nezinu, kas ir tā maģija, ko es pazīstu Lidijas Lasmanas-Doroņinas personībā, bet es kaut kā zinu šo cilvēku personīgi, un jau kaut kā man iepazīstināja, un manuprāt, tur tomēr ir vēl kaut kāda, mēs varam runāt par daudzām lietām, bet ir kaut kāda īpaša dimensija, ko manā skatījumā jārunā par Lidiju Lasmanu-Doroņinu un par to, iespējams, tiešām par mūsu politisko nākotni, un vispār, ja mums ir politiskā nākotne. Un ja mums nav politiskās nākotnes, vai mums vispār ir nākotne. Tie ir ļoti nopietni jautājumi, un es domāju, ka redzot arī šo viņas atbildi, tas vispār šokējoši, ka to dokumentu 30 gadus nevarēja dabūt. Es vienkārši, es te sēžu, es laikam joprojām daudz ko nesaprotu par mūsu valsti, un acīm redzot, tas purvs ir ārkārtīgi dziļš, kurā mēs atrodamies, bet viens, kas man liekas ļoti svarīgs aspekts, ir šī svētuma dimensija, ko Lidija reprezentē ar savu personību. Mēs visi nezinām, ko tas nozīmē, bet mēs apmēram jūtam, kad mēs ar viņu komunicējam, kas tas ir pa spēku, kas viņu dara citādāku, arī sev līdzīgo vidū. Un šie 100 gadi jau arī ir kaut kāds tomēr brīnums, ko mēs visi saprotam. Un šī svētuma dimensija politikā, šī ļoti kontroversālā ideja, manuprāt, ir tā, par ko es domāju šajā Lidijas sakarā. Jo skaidrs, ka arī vislabākā iespējamā politika nes sevī sistemātisku ļaunumu, un tas ir neizbēgami. Vislabākais lēmums ir kompromiss, vislabākais lēmums kādam nodara pāri, citiem darot labu, un tas ir neizbēgams. Līdz ar to politika ir šī lieta, no kuras visiem, liekas, veselās saprāta cilvēkiem ir jāvairās. Un paralēli tam, ka visi veselā saprāta cilvēki vairās no politikas, mūsu politika ir šausmīga un grauj mūsu valsti un tiešām iznīcina mūsu nākotni, mūsu acu priekšā, mums visiem. Mēs esam tādi paši kolaboracionisti, jo mēs to redzam un savā ziņā to pieņemam vienkārši reizi 4 gados aizejot uz vēlēšanām, bet nedarot neko vairāk. Un vienlaicīgi izdomāt, kas ir tas vairāk, kas jādara, ir ļoti grūti atbildams jautājums. Un šī svētuma dimensija politikā, kas ir, tā kā liekas neiespējama, bet tomēr ārkārtīgi vajadzīga. Un tieši caur Lidijas personību es to saskatu kā kaut ko ļoti konkrētu, kā tādu racionālu, nevis kā kaut kādu teoriju vai kaut kādu abstrakciju. Un manuprāt,
varbūt tas ir kaut kas tāds arī, ka šis tiešām neiespējamais dieva jēdziens politikas kontekstā, jo mēs jau saprotam, ka, Lidija brīnišķīgi teica, viņa teica, ka vēsture ir dievs. Tas ir, liekas, kaut kas tāds nereāls izteiciens un vienlaicīgi tiešām dziļā nozīmē ārkārtīgi patiess un pravietisks, varētu teikt. Jo mums, un es domājot par svētumu dimensiju politikā, es nedomāju garīdzniecības pārstāvju skaitu palielināšanu, jo manuprāt, mums tā vienmēr nav trūcis, vai nezinu, vai ir trūcis, bet katrā ziņā vienmēr ir bijis, bet tas, manuprāt, un tas, ka deputātiem jāatzīst, ka viņi pārstāv, nezinu, kristīgās vērtības, es par to nedomāju. Es nedomāju par šo savu pozicionēšanos, es domāju tieši par to šo dzidro, šķīsto svētuma dimensiju caur Dieva apzināšanos kā augstāko vērtību, ko reprezentē Lidija. Un, jā, es pazīstu Lidiju, es viņu ļoti mīlu, kā visi mēs, un es esmu laimīgs, ka man ir izdevies šādu cilvēku savā dzīvē sastapt, jo laikam otru tādu es nepazīstu. Un šis varbūt, šī svētuma dimensija politikā, šī kaut kāda utopija un kaut kāda vai tāda vizionāra neiespējamība, bet eksistenciāla nepieciešamība ir kaut kas, manuprāt, kaut kas ļoti, ļoti būtisks, par ko manā skatījumā ir jādomā, jo es baidos, ja mums nebūs šādas idejas nesēju politikā, ka mūsu politikai, diemžēl, nevar būt nekāda nākotne. Un ja mūsu politikai nav nākotne, es nezinu, vai Latvijai var būt nākotne, bet Latvija, kā zināms, mums taču ir tāda absolūtā vērtība. Tā ir tiešām mūsu ģimene, kuru mēs nedrīkstam nekādā veidā zaudēt vai atdot, vai nezinu. Jā, paldies Lidijai Lasmanai Droņinai, ka viņi uzdod jautājumus, uz kuriem nav atbildes, bet kuri, kā jautājumi, man liekas, ir svarīgāki par atbildēm, iespējamajām vai neiespējamajām. Jā, paldies. Jā. Lai stiprinātu mūs, ka mēs diezgan veiksmīgi strādājam, ir no Ingas Ābeles, tātad viņi nodrošina tiešraidi Lidijai Lasmanai viens teikums. Mēs skatāmies un tik ļoti priecājamies par skaistajiem, gudrajiem, citādi zvaigznes dienas viesiem. Mēs varam aplaudēt, Lidija to dzird. Jā, un ir kāds īpašs Lidijas draugs, par ko Lidija vienmēr stāsta, kas Lidiju ir atbalstījis laikam no tā laika, kad viņa bija cietumā, būdams trimdā, diplomāts Imants Lieģis. Es to nosaucu par tiešo un netiešo pieredzi ar Lidiju Lasmanu, ja var dažus teikumus. Paldies, Arni, un labdien, Lidija. Sveicināt klātesošie. Arns man lūdz pastāstīt mazliet par savu saskarsmi ar Lidiju Daroniņu Lasmanu. Un es attālināt ar viņu iepazinos 83. 4. gadā pēc tās zvaigznes dienas apcietinājumu, jau 3. apcietinājuma reizes. Un trimdā es biju tādā organizācijā, kas saucās Eiropas Latviešu jaunatnes apvienība, un es skaitījos kā Anglijas nodaļas politiskais pārstāvs. Un uzzinot par Lidiju, 84. gadā man bija tā iespēja vērsties pie Lielbritānijas opozīcijas vadītāja Neil Kinnock, lai aicinātu viņu braucienā uz Maskavu 84. gadā rudenī, lai vērstos pie Padomju Savienības vadības ar lūgumu
atbrīvot gan Lidiju Doronin Lasman, gan lietuviet tēvu laikam Tamkevičs un Igauna Mārts Niklus no apcietinājuma. Un pa brīnumu es saņēmu atbildi pēc šī brauciena, ka lūk, Kinokungs bija pacēlis šos sirdsapziņas cietumniekus un bija saņēmis noraidošu atbildi, ka lūk, viņš nevarēs palīdzēt. Respektīvi, ka nekāda rīcība nenotiks. Tālāk manā saskarsmē ar Lidiju, un varbūt kāpēc es uzskatīju par svarīgu, jo tieši kā viesturis minēja, es uzskatīju, ka Lidija nebija abstrakcija, viņa faktiski bija cilvēks, kas kaut ko tieši darīja, un ar savu rīcību veicināja Latvijas neatkarības atgūšanu savā laikā, tad, kad tas nebija iespējams vai nebija vēl dienas kārtībā pirms atmodas laika. Tad nākamā saskarsme, zvaigznes mūs salika kopā. 88. gadā man bija 33 gadi, un es atbraucu uz Rīgu, un man bija lūgums no trims organizācijas tikties ar Lidiju Doronin Lasman, jo brauc no Lielbritānijas televīzijas žurnālisti, kas gribēja viņu filmēt un intervēt par viņas apcietinājumu reizēm. Un man bija uzdevums tātad piedalīties šajā tikšanās reizē un tulkot uz angļu valodu un uz latviešu valodu. Es biju, protams, es jūtos ļoti gandarīts, uztraucies par šādu uzdevumu. Un vienā pavasara vakarā tad mēs ar divām žurnalistēm devamies uz kādu dzīvokli Rīgas priekšpilsētā, laikam pārgājis tiltam, sameklējām, iznāca cilvēki no tumšas ielas, no mājas, un mūs uzved pa kāpnēm tumšajām, un tad tur sēdēja Lidija Doronin Lasman, tur vēl bija klāt Ilmārs Latkovskis, tur bija klāt Ivars Žukovskis un Juris Vidiņš un varbūt vēl kādi cilvēki. Un man jāsaka, ka, protams, kad es tur piedalījos šajā raidījuma gatavošanā, man faktiski, un klausoties Lidijas stāsts par viņas apcietinājumiem, īpaši pirmo, kad lopu vagānos aizved uz Sibīriju, man emocionāli bija ļoti grūti, un man bija jāpārtrauc, teiksim, savu tulkošanas darbu, jo es tīri emocionāli es to ļoti pārdzīvoju. Neskatoties visu to, tad tas raidījums Britu televīzijā aizgāja 88. gadā, un pēc tam tad es esmu bijis ļoti pagodināts par iespēju kopš tā laika ar Lidiju vairāk kārt tikties. Paldies, ka viņi man nosauc par savu draugu. Viņi, protams, man ir liela zvaigzne. Viņi droši vien sevi uzskata par maz zvaigznīti, bet Lidija, paldies vēlreiz par visu tavu padarīto. Paldies! Dzēniet sievietes Šimpus par tēmatu par to, kā godināt Latvijas brīvības cīnītājus un sirdsapziņas cietumniekus. Cienījamie klātesošie, mīļā Lidija, tas jautājums, uz kuru es gribētu pati mēģināt atbildēt, ko nozīmē šodien, izteikt savu atzinību, savu pateicību un godināt mūsu cilvēkus, kas varbūt ir
nemaz nav tik raksturīgi mūsu tautai, jo šie varonīgie cilvēki mums viņi nav daudz, un mēs jau šeit uzklausījām Jāni Vēveri, es pati runāju, atgādināju to, ko domā Jānis Roškalns, domājot par Gunāru Astru, domājot par Bruno Javoišu, kā mēs varētu saprast, kā mēs šodien dzīvojam un kā varbūt mūsu Latvija varētu nākotnē raudzīties droši. Tas būtu labākais, ko mēs varam viņiem dot kā atbildi uz to viņu upuri, kas ir bijis. Un mūsu paudze, es runāju par sevi un par tiem, kas ir vecāki par mani, ir piedzīvojuši šo mēlu, vardarbības un propagandas pasauli, kurā bija apdraudēta latviešu valoda, kurā nebija vārda brīvības. Un mēs atceramies to aizdomu pilno gaisotni, kas valdīja okupācijas kontrolētajā Latvijā. Bija viena partija, bija viena taisnība, un visi, kas nebija ar to mierā, protams, bija vai garīgi slimi, vai nepieskaitāmi. Un cik ilgam laikam bija jāpaiet, lai tās patiesības un vērtības, kuras viņi aizstāvēja, lai tās patiešām būtu šodien mums gandrīz pašsaprotams. Tātad latviešu valoda kā vienīgā valsts valoda, kura visiem Latvijā būtu jāzina. Latvijas valsts tika atjaunot uz tiesiskās pēctecības pamata, nevis tika dibināta jauna valsts. Un, protams, arī vārda brīvība un viedokļu brīvība un cilvēka tiesības, arī tās mums šodien šķiet ir apsolītas un pašsaprotams. Un cik šķēpu tika lausts gan ar pretiniekiem, gan okupācijas režīma aizstāvjiem, gan arī savējiem, kuri baiļu vai kādu citu iemeslu dēļ vairījās šīs pamatvērtības apliecināt. Jo kolaborācija, diemžēl, ir ne tikai absolūti skaidri definējams noziegums, bet arī bijusi viena no mūsu tautas izdzīvošanas stratēģijām. Un šeit man nāk prātā Viesturu Kairiša filmas Pilsēta pie upes varonis Ansis, kurš savā ziņā arī manifestē vēl vienu varonības veidu, proti izmisīgu mēģinājumu nesadarboties ar ļaunumu. Un tomēr mums ir šie varonīgie cilvēki, sirdsapziņas cietumnieki, un šodien atkal jādomā, kā tad mēs viņus varam godināt. Manuprāt, ka tam ir jānotiek skaidri un ar darbiem, parādot un nostājoties pret Krievijas kara mašīnas uzturēšanu ekonomisku izdevīgumu dēļ, gan Latvijā, gan Eiropas līmenī. Un paužot skaidru attieksmi pret agresoru Ukrainas karā. Nemazāk svarīgi ir bez iztapšanas aizstāvēt Latvijas intereses Eiropas varas gaitiņos. Mūsu politiķi nedrīkst būt Briseles ierēģņu gribas pasludinātāji un izpildītāji. Viņiem ir jābūt cīnītājiem par Latvijas ilgtspēju un ekonomisko izaugsmi un jāpārtrauc valsts parāda audzēšana birokrātijas, proti savu vēlētāju uzturēšanai. Demokrātija nav iedomājama bez pilsoniskas sabiedrības, taču ko mēs ar to saprotam? Vai dažādu sabiedrības grupu slāņu, viedokļu, uzskatu un interešu pārstāvniecību? Vai tomēr šodien ir tā, ka vāra ir izveidojusi nelielu, bet ļoti skaļu un ietekmīgu slāni, kurš to balsta un pārvalda kopīgos resursus un līdzekļus tikai savā labā? Mēģinājumi šo situāciju ietekmēt vai mainīt tiek nosaukti par demokrātijas apdraudējumu. Ir izveidojusies situācija, kad, piemēram, sabiedriskie mēdīji pilda nevis sargu suņa lomu, kas būtu to galvenais uzdevums demokrātiskā sabiedrībā, bet padevīgi aizstāvju un apkalpo šīs slāņa ideoloģiskās intereses. To mēs redzējām un piedzīvojām arī nenotikušajā lustrācijas procesā, kā arī tad, kad Lidijas ordeņa atdošana un rīcības pamatojums tika klusi paslaucīta zem tepiķīšiem. Esmu pārliecināta, ka tieši atklātības trūkums un arī šo diskusiju nesamība, par ko runāja Jānis Roškalns, un man prieks, ka šodien mēs kaut kādā ziņā tomēr atgriežamies pie sarunām, pie būtisku jautājumu
risināšanas, apspriešanas. Un kā lūk šīs, es teiktu, nedemokrātiskās tendences caurauž visas jomas, audzē korupciju, alkatību, bezatbildību, nesodāmību. Un Latvijas publiskā telpa jau gadiem ir bijusi ļoti vienpusīga. Alternatīvu viedokļu parādīšanās tajā tikpat kā nenotiek, vai tā tiek marginalizēta, un šie cilvēki tiek saukti par populistiem, kremlistiem. Ar to es negribu teikt, ka tādu nav, tieši pretēji. Bet prasītos pēc rūpīgas analīzes, vai tie, kas reizēm sauc ķeriet zagli, paši nav zagļi. Ir izaugušas veselas paaudzes, kuras uzskata, ka atkal ir viena partija un viena taisnība. Un mēs atceramies, ka kādreiz to sauca par ideoloģisko propagandu. Un vai kāds brīnums, ka par ļoti daudziem jautājumiem vispār nedrīkst būt šaubu, ir jādara tas, kas jādara, tāpēc, ka tā vajag. Izskatās, ka duļķaina ūdens uzturēšana ir parocīga un varbūt tiek apzināti kultivēta. Taču saukt lietas īstajos vārdos, uzturēt spēkā, aizstāvēt satversmē ierakstītās vērtības. Tas ir vienīgais veids, kā izrādīt godu un atdot parādu Gunāram Astram, Bruno Jāvojušam, Lidijai un citiem. Saucot lietas īstajos vārdos, un mēs nebaidāmies atklāt patiesību. Lidija teica, ka baidīties nav iemesli, ja mēs mīlam savu valsti, ja mēs mīlam Dievu, mīlam viens otru, taču tātad saukt lietas īstajos vārdos nenozīmē palikt tumsā un izmisumā. Lidijas garīgā un cilvēciskā pieredze mums dod iespēju ieraudzīt šo cerību, šo zvaigzni, kas atspīd debesīs pilnīgā tumsā. Un caur šo epifāniju mēs varam sekot gaismai, jo pāri visam ir mīlestība kā pilnības saite, un mīlestība nav ne piedeva, mīlestība ir mērķis, mīlestība ir līdzeklis, un tai būtu jābūt mūsu centienu vienīgajam īstajam motīvam. Paldies! Nu, intensīvi strādājot, esam atkal kaut ko skaistu no mūzikas nopelnījuši.
Iveta Apina, Santa Jākapsona. Jā, labā ziņa, mēs ļoti strauji tuvojamies kafijas pauzei un privātām sarunām, taču mums ir vēl kāds temats kā mājas darbs. Jo tā nu sanāca, ka ģenerālis Melngailis, kur apcietināja 83. gada 5. janvārī, aizgāja mūžībā ar psihiatrisku diagnozi. Lidijas un mūsu daudzu šeit draugs Sandis Rīga joprojām Latvijā dzīvo ar šādu diagnozi. Ievadīt šai tematā mēs lūksim vēsturnieku Gintu Zelmeni, un tad būs maza, bet precīza akcija, kā to mainīt. Labdien visiem klātesošajiem. Labdien, Lidijas kundze. Man šodien ir tāds diezgan nepateicīgs uzdevums runāt par lietu, kas patiesībā ir viens stipri liels baltais plankums Latvijas vēsturē. To, ka Padomju Savienībā psihiatrija tika izmantot arī kā politisko represiju līdzeklis, informācija par to brīvajā pasaulē ārpus dzelzs priekškara sāka nonākt jau 60. un 70. gados, un tā informācija pamazām krājās, un līdz 80. gadiem, līdz 80. gadu sākumam tās informācijas jau bija tik daudz, ieskaitot dokumentus, kas bija, neskatoties uz visiem dzelzs priekškara aizliegumiem, tomēr bija šādā vai tādā veidā tikuši līdz rietumiem, ka 1983. gadā, kad notika Pasaules psihiatrijas asociācijas kongress, PSRS delegācijai draudēja izslēgšana no Vispasaules psihiatru asociācijas, un, lai nepiedzīvot šo kaunu, ka viņi tiek publiski izslēgti, viņi izdarīja, var tā teikt, viņu izpratnē gājienu ar zirdziņu, respektīvi izstājās paši, paziņojot, ka, lūk, viņus nesaprot, pret viņiem tiek vērsta politiskā kampaņa un tā tālāk. Kā jau komunisti to parasti mēdz tādos gadījumos darīt, visi apkārtējie vainīgi, izņemot viņus. Neskatoties uz to, vēlākajos gados par šo tēmu ir tapuši pasaulē, ir pētījumi tapuši, ir apraksti tapuši, bet problēma ir tā, ka ja pasaulē šī problēma ir apskatīta, ir arī nosodīta, tad Latvijā, diemžēl, par šo problēmu pētījumu tikpat kā nav. Ir savulaik par zināmajiem gadījumiem 70. un 80. gados rietumu trimdas latviešu laikraksti reizēm ziņoja, kaut kāda informācija līdz rietumiem nokļuva. Uz to nokļuvušo ziņu pamata savulaik trimdas vēsturnieks Adolfs Šilde vienā savā grāmatā Vispasaules revolūcijas vārdā ir viena nodaļa pat veltījis šai problēmai, bet kur arī viņš ir apskatījis, ja pareizi atceros, Jāņa Jehimoviča gadījumu tikai. Un faktiski pēc Latvijas neatkarības atgūšanas vienīgais vēsturnieks, kurš tam ir veltījis speciālu rakstu, ir, diemžēl, jau nelaiķis kolēģis Uldis Krēsliņš, kurš pirms vairākiem gadiem nopublicēja rakstu, kurā viņš apkopoja informāciju par 18 cilvēkiem, dokumentāru informāciju, tas viss tika balstīts uz arhīvā esošiem dokumentiem, kur aprakstīja tos gadījumus, 18 gadījumus, kad politisko represiju ietvaros cilvēki tika ievietot psihiatriskajās slimnīcās. Tā ir sakrīts, ka pēdējā pusotrā, pat nedaudz vairāk gada laikā man ir bijusi iespēja izstudēt, iepazīties ar diezgan lielu daudzumu PSRS laika psihiatrisku ekspertīžu dokumentiem, ne tikai politiskajās prāvās, bet arī krimināla lietās un tā tālāk. Un, es esmu tajā stadijā, kad tu saproti, ka jo dziļāk mežā, jo vairāk malkas. Un kā, diemžēl, ar vienu pašu vēsturnieku pūlēm būs daudz par mazu, jo vēsturnieks, lai cik viņš būtu labs speciālists savā jomā, un zinošs, un kaut ko daudz izlasījis par visu kaut ko, viņš nevar apstrīdēt medicīnas nozares speciālistu slēdzienu. Jā, mēs varam norādīt uz to, ka tajā un tajā atzinumā nesakrīt tas, ka lielākā daļa no pacienta apraksta sastāv no viņa politiskajiem uzskatiem, un ja jau reiz tam nav nekāda sakara ar
medicīnu, tad kādēļ tad tie politiskie uzskati vispār tur ir sarakstīti iekšā. Bet jebkurā gadījumā beigu secinājums nebūs pilnvērtīgs, ja tur nebūs piedalījies tajā pētījumā arī kāds medicīnas pārstāvis. Un jau kolēģis Jānis Šiliņš minēja, ka pagājušajā gadā bija mēģinājums norganizēt grupu, tāda arī tika grupa un iesniegts priekšlikums īstenot pētījumu, bija doma veikt pētījumu, kurā piedalītos ne tikai vēsturnieki, bet arī medicīnas vēstures pārstāvju un, iespējams, arī mediķu pārstāvju. Diemžēl tas projekts toreiz neguva atzinību, neguva atbalstu, bet ir cerība, ka tiks mēģināts turpināt, un tad jau tālāk, varbūt kā kaut kādā tālākā nākotnē tas veiksies labāk. Un bez šaubām, ka tāds ir nepieciešams, jo bez šādiem pētījumiem Latvijas vēsture tā laika, okupācijas laika vēsture pilnīgi noteikti būs nepilnīga, un būs lietas, kuras mēs vienkārši nespēsim saprast, ja nebūs pietiekami daudz uzrakstīts, kas, kā, kādēļ notika, un cik lielā mērā mediķi, kuri noteica tajās lietās diagnozes, balstījās uz viņu pašu uzskatiem, ko mēs nevaram izsliegt. Vai arī, ko mēs dokumentāri bieži vien nevaram pierādīt, zvans no augšas. Tā saucamie telefona tiesības Padomju Savienībā, tie, kas ir piedzīvojuši tos laikus, noteikti zina, ko tas nozīmē telefona tiesības, kad augsts līmeņa partijas priekšnieks varēja piezvanīt un dot vadošas norādījumus, jebkurā jautājumā, kurā viņš uzskatīja par vajadzīgu, un dokumentos šie norādījumi neparādās. Diemžēl tā bija tā laika realitāte, un ārkārtīgi retos gadījumos mēs varam pierādīt, ka kaut kāds zvans ir bijis, kaut kādi norādījumi no augšas ir bijuši. To, ka šī problēma ir nozīmīga un ka tai vajag pievērsties burtiski pirms šī pasākuma sākumā, līdz manim nonāca 5 cilvēku parakstīts dokuments, Solvits Vības, Pāvula Bruvera, Arņa Šablovska, Māris Libeks un Ivets Šimkus parakstīts iesniegums Latvijas politiķiem ar aicinājumu šo problēmu virzīt tālāk. Un, lai arī šodien mūsu vidū jau ir ļoti maz cilvēku, kas ir pieredzējuši šādu veidu represijas, bet kaut kas tomēr ir jādara. Un varbūt nobeigumā es gribētu mazliet par šo tēmu, kā jau es teicu, ir nepieciešama pētījuma, bet mazliet plašāk skatoties, es gribētu pieminēt vienu lietu, kas man pētot 70. 80. gadu politiskās prāvas. Pirmajā brīdī pat tik ļoti nekrita acīs, bet kaut kādā brīdī es sapratu, ka ir viens aspekts tajās visās, neskatoties uz visiem arestiem un ieslodzījumiem un visu pārējo, kas ar to saistās. Bet ir viens aspekts, kuru es pamanīju, var teikt, mirkli vēlāk pēc visa pārējā. Ja mēs paskatāmies 1980. gadu, tas ir vēl tikai pirms 40 gadiem, politiskās prāvas, kas ir interesanti, VDK izmeklētāji, kas šīs prāvas izmeklēja, gandrīz visi bija latvieši, ar ļoti retiem izņēmumiem. Prokurors, kurš uzturēja apsūdzības visās tajās lietās, bija latvietis. Tiesneši, kas šīs lietas iztiesāja, bija latvieši. Ko es ar to gribu teikt? Tas parāda, cik tuvu 80. gados mēs bijām nonākuši līdz nebūt robežai, ļoti iespējams. Un šeit ir izskanējusi kritika arī par to, kas notiek mūsdienu, jau neatkarīgajā Latvijā. Jā, ir mums valstī daudz problēmas, bet salīdzinājumā ar to laiku šodien tomēr ir mazliet labāk. Paldies! Tātad vēl brīdis pirms kafijas pieminēto vēstuli. Jā, mēs esam parakstījuši pagaidām 6 cilvēki, bet to kafijas pauzē varēs parakstīt arī citi. Es lūkšu Solvitu Vību nolasīt šo vēstuli, kas nav gara.
Latvijas valsts prezidentam Edgaram Rinkēvičkungam, Latvijas Republikas Saeimas priekšsēdētājai Daigai Mieriņas kundzei, Latvijas Republikas tieslietu ministrei Inesei Lībiņas Egners kundzei, tiesības sardzei Karinai Palkovs kundzei. Par Latvijas un PSRS psihiatriskajās ārstniecības iestādēs laika posmā no 1940. gada 17. jūnija līdz 1991. gada 21. augustam nepamatoti ievietoto personu rehabilitāciju. Pasaules psihiatrijas asociācija jau 20. gadsimta 80. gados bija uzsākusi diskusiju un nosodījusi psihiatrijas sistemātisku izmantošanu ļaunprātīgos politiskos nolūkos padomju totalitārā režīmā PSRS. Arī okupētajā Latvijā psihiatrisku diagnožu nepamatota uzstādīšana pretošanās kustības dalībniekiem, disidentiem, cilvēktiesību aizstāvjiem un citādi domājošiem, šo cilvēku turēšana medikamentu atkarībā un izolācijā psihiatriskajās slimnīcās bija padomju totalitārā režīma plaši izplatīta represiju metode. Pēc vairāk kā 20 gadiem no Latvijas valstiskās neatkarības atjaunošanas 2013. gada 20. jūlijā Latvijas Republikas Saeima pieņēma likumu par Latvijas un PSRS psihiatriskajās ārstniecības iestādēs laika posmā no 1940. gada 17. jūnija līdz 1991. gada 21. augustam nepamatoti ievietotajām personām. Ir pagājuši vairāk kā 10 gadi kopš likuma pieņemšanas, un šī likuma regulējums, mūsuprāt, nav sasniedzis likumā paredzēto mērķi rehabilitēt padomju okupācijas laikā šādā veidā represētos. Mūsuprāt, steidzam ir jālemj par valsts spēju palīdzēt šādi represētajiem cilvēkiem nodibināt ilgi gaidīto taisnīgumu. Mums ir kauns, ka Latvijas Republikā brīvības cīnītājs Ģedards Melngailis bija spiests aiziet mūžībā ar LPSR psihiatru uzstādīto diagnozi, bet starptautiski pazīstamais ekumeniskās kustības dalībnieks kristietis Andris Rīga, Aleksandrs Rodbergs, kurš tika represēts par savu pārliecību, ne tikai joprojām Latvijas Republikā dzīvo ar PSRS un LPSR laikā piespiedu psihiatrijas noziedznieku uzstādīto diagnozi, bet viņam Latvijas valsts pat nav piešķīrusi represētā statusu, lai arī viņš 3 gadus izcieta piespiedu ārstēšanu Krievijas un Latvijas psihiatriskajās slimnīcās. Aleksandram Rodbergam un citiem taisnība nav jālūdz. Šīs vēsturiskās netaisnības jānovērš cik vien ātri iespējams, un arī šie noziegumi, kas notikuši okupētās Latvijas teritorijā, ir beidzot adekvāti jāizgaismo un jānosoda, ja vien vēlamies arī turpmāk savu valsti uzskatīt par brīvu un demokrātisku. Ar cieņu Solvit Vība, Pāvils Brūveris, Arnis Šablauskis, Māra Lībeka, Iveta Šimkus. 2026. gada 6. janvārī Zvaigznes dienā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notikuma Citāda Zvaigznes diena neērtā Lidija Lasmane un mūsu laiks dalībnieki. Paldies! Paldies!